Kāpēc es, teiksim, sāku darboties īsti mīlestību gaida? Tāpēc, kad es pats atradu īsto mīlestību, kur arī apprecējos. Un es atceros, ka tas man bija... Es pirmā reizi to meiteni ieraudzīju 16 gadu vecumā. Bet tā kā es biju ļoti kautrīgs, es neko nevarēju citu darīt, kā tikai uz viņu skatīties un brīnīties, cik viņa skaista un brīnišķīga un nepieejama. Kaut gan viņai bija tikai, pēc tam uzzināju 14 gadi, bet 14 gados viņa izstījās kā 16 gadīgi. Un tas bija viens tāds ceļojums, kur bija jābrauc uz Eiropu ar autobusu 2 nedēļas. Un tad bija tā, ka tas ceļojums beidzās, un tā es arī neuzzināju, kur viņi īsti dzīvo, kā viņi īsti sauc un kur viņi atrast. Un tad bija tā, ka pagāja 20 gadi, un tajā laikā man nebija ne sapratni par ticību, ne par dzīves standartiem. Es vienkārši dzīvoju, kā televizors māca. Un tā rezultātā es izveidojās vienas tāds nepareizas attiecības, kuras patiesībā varēja beigties visādi. Un es atceros, ka tajā laikā es sev uzdevu jautājumu, vai kāpēc es veidoju tās attiecības, vai man taču patika tā meitene, ko es redzēju pirms 4 gadiem. Un es sapratu, ka mans prāts ir, es esmu iemācīts domāt pilnīgi savādāk nekā manas sirds jūt. Ja? Un es sapratu, ka es tā kā meloju sev, un tā kā attiecības bija tādas vienkārši tikai tāpēc, ka vajag. Un tajā laikā es atceros, ka es vienkārši tā teicu, ja tur tāds kaut kāds liktenis, ja Dievs ir, ja tu tur tāds esi, palīdzi man tikt vaļā no tām problēmām, ja tu man palīdzēsi, es tev dodu solījumu, neveidošu nekādas attiecības tādas pa kreisi, vienkāršās, bet es gribu satikt to meiteni, ko es redzēju par 4 gadiem. Ja tu man palīdzēsi viņu atrast, tad saprotu, tu varētu būt, un tad centīšos tev vairāk kaut ko uzzināt par tevi. Nebija tajā brīdī kaut kāds baigā atklāsme vai pērkona balss, bet pēc 3 dienām atklājās, ka viss šīs problēmas man atrasinājās, un es tā saprotu, ka es varētu varbūt tikt vaļā no tām vecām attiecībām, jo tur bija, es pārkāpu, to balstu, tad nebūs laulīgi pārkāpt, un bija radījušās aizdomas, ka varbūt tā meitene ir palikusi stāvoklī un tā tālāk. Līdz ar to, tā kā man nebija nekāda standarta, man likās, kas tad tur īpaši, vai ne? Bet pēc tam sapratu, ka man būs grūti te īstēji to visu izstāstīt, bet es viņu nebiju atradis. Un tas tā teicu, ja tiešām tu tur tāds esi, palīdz man viņu atrast. Un tad es 2003. gada janvārī sēdēju vienreiz mājās pie televizora, ja man bija 60 kanāli. Es televizoru saucu par manu aukli, jo vecāki maniem daudz nepavadīja laiku, bet televizors visu laiku bija priekš manis. Un šodien es pastāstīšu, kā tas viss mūs var ietekmēt, bet katrā gadījumā, skatoties to savu aukli, es pēkšņi starp kanāliem ieraudzīju to meiteni, ko es redzēju pirms 4 gadiem. Un viņi sniedz interviju 15 sekundžu garumā, un es atklāju, ka no visiem īstiem kanāliem es uzslēdzu tieši īsto. Jo man tikai 15 sekundes, bet īstajā brīdī uzslēdz īsto. Priekš manis tas bija brīnums, grūti noticēt, bet tas bija fakts. Un tad es atklāju, ka viņa ir vienai grupai sarakstīts dziesmu vārdus, un ka viņai ir mājaslapa e-pasts, un tad mēs sākām sarakstīties. Un caur viņu es sāku arī ticēt tam pašam radītājam, sāku meklēt, un es ļoti nožēloju to, kas bija darījis pirms tam tās attiecības. Un katrā gadījumā es sev uzdevu jautājumu, kāpēc es to darīju? Un es sapratu, ka es to darīju, tāpēc, ka bija notikusi cīņa par manām smadzenēm. Mans prāts bija pārņemts lietām, kur patiesībā nevajadzēja pārņemt. Un līdz ar to arī es sapratu, ka ir svarīgi pārdomāt tās lietas, ka par tavu manu prātu notiek kaut kāda cīņa. Un varbūt visu pēc kāds. Es personiski esmu beidzis arī bakalaura komunikācijas zinātnēs, žurnālisti un sabiedriskās attiecības, un viņi ir tiešām tie, kas strādā cilvēku prātā. Varbūt ejam uz priekšu. Tāds aktuāls jautājums, man
man tāds sajūta, ka jūs tā kā, es jums esmu priekšā, ne? Nedaudz, jā. Tad es pārlikšu šito pusi. Es vietnes stāvētēt. Okay. Kā jums liekas, vai ir cilvēki, vai jums gribētos, ka cilvēki dzīvo jums izdevīgi? Nu tā, ka jums patīk tas? Miesai gribētos. Miesai, jā. Līdz ar to, bet, nu, kā tas ir gribētos, ka, teiksim, komforts šeit, te ir siltums, jā, jums varbūt pienes tur cepumiņus un pēļu. Nu, ir patīkami, ne? Jā, un tad pēkšņi parādās īstais cilvēks saka, tu esi man skaistākā, tu esi mans īstais džiks. Nu, patīkami, ne? Un, protams, ka mēs gribētu. Jā, protams, nevienmēr tur tas izdevīgums ir tā, nu, grūti, bet katrā gadījumā, vai ir cilvēki, kam slēgt sabiedrībā, kuriem gribētos, lai jūs dzīvojat, kā viņiem ir izdevīgi? Ir bijuši, piemēram? Jā. Tieši tā, visādi mūs var, visi grib mūs izmantot. Mūsu laiku, mūsu mīlestību, mūsu pacietību, mūsu darbu spēku, mūsu naudu. Okay, kā to var panākt? Teiksim, es tieši teiktu kādam no jums, nu, pieņemsim, nomazgājumu mašīnu. Es būtu, come on, leci, kurš tu runā? Kāda mašīna? Kas tu tāds esi? Līdz ar to es nevaru patiešo panākt, ja jūs darat to, ko es gribu. Tāpēc, kā tiksim tā cilvēki cenšas panākt to, ko mēs gribam, palaidām. Līdz ar to, un ir tāds vecs sakāvārds, sens sakāvārds, kas saka, iesēj domu, novāks rīcību. Iesēj rīcību, novāks ieradumu. Iesēj ieradumu, novāks raksturu. Iesēj raksturu, novāks dzīvi. Tad viss tā kā sākās lēnām. Ko tas nozīmē? Tad izmainot tavu domāšanu, vienkārši piemetot tev pareizās, nu, izdevīgās domas, izmainīsies tavu rīcību. Ja pieņemsim, nu, es jums teikšu, nu, tie čipši, ko jūs kā ēdāt, patiesībā, nu, viņi ir ļoti kaitīgi, jo šie ir izrādās, es atklāju, tur baigās ēvielas, kas 3 reizes pātrina svaru pieaugšanu. Nē, automātiski jūs, tos čipšus es vairs nē. Jums reiz rīcība. Jā, jūs savādāk sākat rīkoties, jā. Jūs citus čipšus. Kad jūs sākat tā rīkoties, jums rodas ieradums, kad tos čipšus, varbūt čipšus vispār es nevišu. Jūs sākat, tas ir, nu, jūs sākat atgādāt tādu rīcību. Kad jūs, teiksim, esat pieraduši atteikties no čipšiem, pieņemsim, jūsu raksturs ir tāds, ka cilvēks zina, nu viņa jau čipšus neēd. Jā. Nu, viņi vienkārši tādi, ja viņi kļūs par čipšu ienīdēju, neēd. Piemēram. Un tad izmainās visu tavu dzīvi. Tas ietekmē tas, ko tu ēd, un tu sāc pārdomāt citas lietas, vienkārši sāc ēst veselīgāk. Un līdz ar to, kas ir cilvēki, kas mūsdienās varētu meklēt izdevīgumu no manas dzīves, no tavas, no daudz kā citu? Protams, ka ir varbūt biznesmeņi. Jā? Kā biznesmeņi? Kā, nu, kas viņiem būtu interesants? Piesaistīt klientus. Jā, klientus. Lai, ko no klientiem? Lai iegūtu peļņu uzņēmumu. Jā. Lai tu pirktu to, kas viņiem ir izdevīgi. Jā. Okay. Jā. Kas vēl, kā jums liekas, kādi cilvēki vēl cīnās par manu un tavu domāšanu, dzīvesveidu, raksturu, lai tu dzīvo tā, kā viņiem ir izdevīgi? Okay. Nu, tas varētu būt pie biznesmeņiem. Okay, labi. Tu neesi politologs? Jā, politiķi. Piemēram, šeit ir arī politiķi, un es rakstīju vēl mankārīgi, un egoisti.
katrā gadījumā visām, kam ir interesi kaut ko iedot. Vai jūs zināt tos 3 cilvēkus, kas tie ir? Nē. Jā, pa labi ir Staļins, pa vidu Amerikas prezidents, Rūzvelts, un tas pa labi ir pa kreisi Čērčils. Tātad Lielbritānijas ministrs. Un tātad interesanti, kad tagad Padomju Savienība sāk veidoties, viņi ļoti izmanto mēdījus, lai cilvēku smadzenes, teiksim tā, ievirzītu virzienā, ka visi sāk dzīvot kā komunistiem izdarīt. Līdz ar to viņi visas avīzes, visu cenzēja, nebija iespējams nekur daudz izlasīt par ticības lietām, par latviešu identitāti un tā tālāk, viss bija aizliegts. Līdz ar to bija ļoti izdevīgi, principā caur mēdījiem arī mēs tiekam visvairāk iespaidot un izmainot. Un mēdīji ir lieta, kas ļoti, ļoti mums uzrunā. Un viņi mūs izveido un iespaido. Kas ir mēdīji? Jūs zināt? Televīzija? Rādio? Presi? Arī internets? Jā. Ļoti daudz lietas. Tāpat arī mēs tiekam iespējoti caur sabiedrību, kas mēdījus patērē. Pieņemsim, kopš es zinu, ka mēdījiem ļoti liels iespējas bija uz manu dzīvi, es 5 gadus atpakaļ atteicos no televizora. Vienkārši viņi izmet tā. Pēdējos 5 gadus man mājās nav televizors. Es viņu neesmu skatījies un es pat nezinu, kas tur ir populārāks seriāli. Es vispār nezinu, kas notiek televizorā. Ziņas nesaka? Tikai par rādio es dzirdu. Bet tā un man pasaka tie, kas klausās, līdz ar to man pietiek informācijas. Ir avīzes, jā, tās klausīt. Bet kāpēc tieši televizors? Tāpēc, ka viņš rāda to, ko es patiesībā nevēlos īsti. Avīzēs var plus mīnus kaut cik un nokontrolēt. Arī rādio nav tik ļoti racību saistīts. Līdz ar to es pamēģināju no sākuma kādu pirmo mēnesi, domāju, kā tas būs bez televizora dzinguli. Es domāju, kā tas ir, nevarēšu skatīties tur tos, kas man tur tās filmas un sports. Es domāju, es gribu radikāli pamēģināt, kā tas ir. Un pēc mēneša redzēju, man tik daudz brīva laika ir. Man tik daudz citas intereses. Es sāku pilnīgi lasīt daudz grāmatas, man radās pilnīgi kaut kāds cits skatījums uz lietām. Un līdz ar to es saprotu, ka es esmu personīgi mēdījiem, reklamdevējiem ļoti neizdarīgs, tāpēc, ka viņi nekur nevar man neko pārdot. Es vienkārši tur neesmu neskatos. Un tas man ir palīdzējis paskatīties uz to visu no malas. Un arī šodien gribu pārējās padalīties. Un līdz ar to, kas mums var izmainīt arī sabiedrību, teiksim, draugi, cilvēki, un arī dažādas mācības, filozofijas, kulti un tā tālāk. Līdz ar to, teiksim, vai esat kādreiz, ko pagājušais Kaspars runāja, ko viņš runāja sestdienā? Galvenā vēsts, ko jūs esat redzējis? Nešauj, kā saka, pa kreisi pirms laulībām. Aha, ok, tā tad līdz laulībām gulēt nevajag. Jā. Man ir kādam galvenā vēsts, kad īsto cilvēku ir jāatrod, ka nevar tā palikt kreisi. Ok, tātad īsto cilvēku jāatrod. Ja cilvēks, kas skatās mēdījos vai mēdījos šī vēsts kaut kur iziet, kad jāgaida līdz laulībām tikai viens cilvēks tavā dzīvē? Pilnīgi nē, crazy. Pilnīgi pretēji. Tev vajag vismaz pamēģināt, lai arī īstot tevi tur pieredzi, tev vajag zināt kā, tāpēc tev tas viss jāredz. Un tā tālāk, principā, mums māc pilnīgi pretēji. Tagad, un es zinu cilvēkus, kas, kuri uzauguši bez televizora. Es ievēroju milzīgi atšķirību viņu dzīvesveidā un dzīvesveidā, kas skatās televizors. Un vispār uzņem mēdījus, sēž pie internetu. Tie, kas neskatās, viņiem patīk vairāk lasīt grāmatas, jo grāmatās viņi paši var fantazēt, domāt par lietām. Viņiem kaut kādi, viņi bišķi mierīgāki.
Viņi arī laimīgāk, bija vienreiz pētījums, ka tie, kas neskatās televizoru, ir laimīgāk nekā tie, kas skatās. Kaut kā liekas, nu taču televizoru tik daudz foršas lietas ir. Tik un tā paliek nelaimīgi. Līdz ar to, kuriem no jums mājās jūs skatāties televizoru vismaz 3 reizes nedēļā? Vismaz 3 reizes nedēļā. Okay. Tātad es biju tāds, kas skatījās vismaz 2-3 stundas dienā televizoru savā laikā. Līdz ar to es zinu, ko nozīmē skatīties, ko nozīmē neskatīties. Un uzbrukumu mērķis ir mūsu smadzenes. Un varbūt daudz par to nepaliksim, bet es gribētu nedaudz kopējās pastīties, kas ir mūsu smadzenes. Kas tas tāds par aprātu, kas mūsos, kas tevi ir. Un kas ir tas, kāpēc viņš tik ļoti ir svarīgs. Tātad mūsu smadzenes uztver sekundē 10 000 bitu informācijas. Jā, tas ir ļoti 10 miljonu bitu informācijas. Tu nezini, cik tas ir megabaitos? Nu jā, paņem 0 nost, paņem 1000 nost, sanāk kilobaits, vēl nost, sanāk 10 megabaiti, sanāk aptuveni. Tātad 10 megabaiti tā ir tomēr priekš informācijas ļoti liela. Pieņemsim, grāmata, teiksim, bieza grāmata Wordā uzrakstīta, varētu aizņemt 3 varbūt megabaitus, ne? 4 megabaitus, 5 megabaitus. Mūsu smadzenes sekundē uzņem, pieņemsim kaut vai tās pašas 3 grāmatas uzreiz sekundē. Te ir tik daudz informācijā. Tas arī var salīdzināt ar piemēram, 5 megapikseļi bildi sanāks, apmēram 2-3 megabaiti. Tad sanāk 5 tādas bildes, sekundē. Jā, visu laiku. Līdz ar to jūsu smadzenes ir fantastisks dators, kas visu laiku uzņem informāciju. Un tā informācija nav pirmkārt apzinātā, jo apzinātā ir tikai kaut kādi 10%. Jā, no to, ko jūs apzināt. Tātad apzināts nozīmē, ka tagad, pieņemsim, es tagad apzināti domāju, ko man teikt. Jā, es apzināti domāju, ko man runāt, un tas ir, un tā tālāk. Līdz ar to jūs līdz domājat uzņemat tikai to, bet tajā pat laikā jūs smadzenes uztver ko? Temperatūru, kas ir šeit. Jūs uztverat skaņas, jūs uztverat, cik ērts jums ir krēsls, jūs uztverat, vai jums ir ķermenis visu laiku, un smadzenes visu laiku uztver, kas notiek apkārt. Līdz ar to visu laiku jūsos ieiet tiešām informācija. Nenormāli daudz. Un mums ir 28 miljonu nervu šūnu, jeb neironu, kuri katrs satur 1 miljonu bitu informācijas. Ļoti, varbūt tas viss sarežģīti, bet katrā gadījumā te ir 28 miljonu mazu datoru, kas pats par sevi visu laiku pildās un veidojās. Un tavs smadzenes kontrolē visu, ko tu dari, tā ir centrāla nervu sistēma. Līdz ar to tev ienāk domprātā, teiksim, mēs varam iedomāties apelsīnu sulu. Vai jums nāk atmiņā, kā viņi garšo? Jā. Un līdz ar to, kad jūs sāksiet domāt par to apelsīnu sulu daudz, jums kā gribētos pacerties apelsīnu sulu. Jums uzreiz automātiski gribās rīkoties. Ja? Vai es jums varētu pateikt, tur kaut kur, es nezinu, tur leduskapis, bet tur ir noslēptas, teiksim, laimas konfektes šokolādes. Leņķi mīksti. Uzreiz reaģē kuņģīts un kuņģu sūta saka, tu tur augšā, par ko tu tur domā, devai sūta lejā. Viss sākās no tavām domām. Un tas ir fantastiski, kas notiek mūsos. Un ja kāds var vadīt tavu domāšanu, likt tev domāt par lietām, tu sāksi tā rīkoties. Pieņemsim, cilvēks, kuram visu laiku liek domāt par seksu, uz to viņš arī aizies. Ja visu laiku liek domāt par, es nezinu, darīt labu vai mīlestību, arī tas sāk pārņemt. Līdz ar to, par ko tu domā, tā tu sāc rīkoties, tā tu vienkārši dzīvo.
Un tāpēc, iedomājies, cik daudz jauniešu mūsdienās tiek bombardēta ar erotiku un seksu. Tāpēc jau notiek tas visas lietas. Visu laiku tiek bombardēta mēs ar to mesiņu. Un tā iemesla dēļ es izvēlējos atslēgt to kasti, kas mums laik to visās reklāmās. Viss kaut kur man tikai aicina uz to, kad es ar savu sievu, es nevaru normāli pat parunāt, mums laik tikai jādomā par to. Es saku, nē, es esmu normāli, kā normāli cilvēkiem parunāt. Es negribu domāt par to, ko man reklamēs. Es gribu būt tev uzticīgs sākot ar savu prātu, ka manā prātā nav neviena cita kā tu. Ja? Līdz ar to es nevarētu būt reāli uzticams, ja tā visa informācija nāk man iekšā. Ja, visu laiku. Tāpēc man vieglāk bija vienkārši to atslēgt. Mūsu smadzenes vienmēr izskatās tā 15,000 reizes palielināts. Ja? Un šie te ir saucamie neironu ceļi. Kas tas tāds ir? Teiksim, ir tas viens mazais neirons par informāciju un otrs, un tad izveidojās tāds neironu ceļš, katru reizi, kad tu kaut ko emocionāli piedzīvo. Pieņemsim, pirmo reizi, kad tu apēdi šokolādi, tavā smadzenēs izveidojas tāds neironu ceļš, kas tā kā ieraksta atmiņā. Tā ir šokolāde, viņa garšo tā, viņa tev rada to, un tev tas tevī paliek. Līdz ar to katru reizi, kad tu kaut ko izdari emocionāli, tevī ierakstās neironu ceļš. Pieņemsim, teiksim, ja cilvēks vienreiz, pieņemsim, ka cilvēks izpucēja zobus. Man kādreiz ļoti nepatika tīrīt zobus, ja? Tāpēc, nezinu, slikts bija. Bet vienu vakaru es iztīrīju, otru vakaru iztīrīju, man atnāk tās atmiņas, tas ir forši, tīri zobus vai galva vai galva. Trešo vakaru, ceturto, un kad es 20 vakarus pēc kārtas iztīrīju zobus, ir izveidojušies tik daudz neironu ceļu, ka tas kļūst par normu, tas ir tā kā tāds izveidojas kabelis, kas līdz ar to, jo biežāk tu kādu lietu dari, jo vieglāk tev viņi būs nākamā reizē atkārtot. Ja? Tas, kas mūsu smadzenēs notiek. Teiksim, vienreiz cilvēks samelo, un viņi neviens neatklāja, es paslēpos no tās vainas, man neatklāja. Viņam izveidojas neironu ceļš, kas saka, melo. Ja? Viņš otrais samelo, izveidojas vēl viens. Viņš trešoreiz samelo, izveidojas vēl viens. Un tā, kamēr viņš kļūst par melīgu personību, ka viņam melot ir jebkuram acīs paskatoties, es esmu neģeris. Viss problēmas nav. Līdz ar to, cik ļoti svarīgi tas, ko tu dari, tas kļūst tajā ieies. Ja? Līdz ar to šīs smadzenes uzkrāja visu caur tavām 5 maņām ieiet tevī, tad, ko tu redzi, klausies, sajūti, sagaršo, sasmažo. Un, jo biežāk to vienu lietu dari, jo vieglāk atkārtos tev būs. Un lielāks būs tas neironu kabelis ceļš. Kad īpaši izveidojas resnāks kabelis? Tā, kad ir milzīgs emocionāls piedzīvojums. Piemēram, tad ir spēcīgāks emocionāls piedzīvojums, jo lielāks tas ceļš, jo lielāk iespējami, ka tev tas atstās iespēju uz tevi. Piemēram, tuvinieku nāvi. Kuriem no jums ir kāds tuvinieks aizgājis bojā tos cilvēkus? Ja? Man arī. Es joprojām atceros, kā es stāvu pie savu vecmāmiņas kapu un vecvecmāmiņas, un es raudu, viņi bija ļoti labs cilvēks. Un tas man palicis, tas bija maziņš, bet es nesapratu, kas notiek, ja? Bet tas man palicis atmiņā. Un līdz ar to nāve ir spēcīgs instinkts, tas nav dabīgs. Uzmaniet, kā jums teiks, vai bieži vien asu sižetu un tādu nāvi izmanto reklāmās un filmās. Tieši tāpēc, ka tas spēcīgs instinkts, tas atstāja iespēju par produktu un tā tālāk. Viena no populārākajām filmu kategorijām ir šausmu filmas mūsdienās. Cilvēks, kas skatās šausmu filmas, viņam tas ir tā kā adrenalīns, viņš vienkārši jau pieredz pie tā. Es, kad pārdevu skatīties uz kādu laiku kādas filmas, un es pat pēc kādu laiku, es kā 3 gadu pārtraukumu ieslēdzu kaut kādu bišķiņu pat šausmīgāk kadru, man jau priekšā, kaut kas nav kārtībā.
Bet pirms tam skatījos tādus zombiju filmus, tādas asins, kā nezinu vispār. Teiksim, mana sieva, viņa nekad nevienu šausmu filmu nebija skatījusies, bet viņa paskatījās Kristus ciešanas. Jā. Un viņa nevarēja paskatīties, es nevaru. Viņa tikko tās asins, kad mēs bijām kino, viņa pusfilmu šitā sēdēja. Es ar to redzu, un es tomēr skatos, tur asins līst, jā, šausmīgi nepatīk, bet es jau biju pilnīgi notrunāts par to. Mana sieva, tur nevar. Un līdz ar to jaunieši tiek, un mēs tiekam notrunāti pret just līdzi kādam, šausmīgām lietām. Un līdz ar to mēs kļūstam cietsirdīgāk. Kādu sit? Normāli. Un kādam tam pāri? Normāli filmās arī. Es arī gatavs palīdzēt. Mēs tiekam nocietināti. Mūsu sabiedrība kļūst cieta sirds. Mēs nevaram iežālēties nevienu. Tāpēc, ka esam tik ļoti uzņēmuši vienkārši mums filmā. Fiziska vardarbība, jā, arī, kad kāds ciets ekstrēmi piedzīvojumi, arī kaut kas as. Un tāpat arī seksualitāte. Seks ir ļoti spēcīgs instinkts, spēcīgākais, kas mūsos ir. Un viss, kas ir saistīts seksu, arī ieraksta dziļu atmiņā to piedzīvojumu. Jā. Līdz ar to tāpēc arī reklāmās un izmanto, visur izmanto. Tas mēs paliek mums atmiņā tas. Līdz ar to katrs seksuāls piedzīvojums arī sāk notrunāt, ja tas ir tā, ar dažādiem cilvēkiem. Sākot ar skatīšanos vienu. Nedaudz pateikšu, kāpēc tas tā ir. Tātad mūsu smadzenēs ir tā kā vairākas daļas, viņas ļoti sarežģīti, bet primārais. Tātad racionālā daļa, tā ir tā, kas te ir priekšā. Jā. Racionālā daļa, ko es visu pārbaudu, domāju, ka tas ir pareizi vai nepareizi, tad manas vērtības es filtrēju. Tad ir emocionālā daļa, tā ir, apmēram šajā te vietā. Mans emocijas izraisās, tur sajūtas, prieks, līdzmība. Un tad ir zemapziņa. Zinātnieki saka, apmēram šajā vietā iziet caur tā informācija. Kaut ko saņemam racionāli, iziet caur emocijām, un tad nopulsnējas zemapziņā, kas ir ļoti saistīts ar mūsu garu, ar mūsu personību. Ja? Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka mūsu ietekmes process ar to sākās. Mēs saņemam kaut kādu informāciju. Es jums saku informāciju, un tā jūs izfiltrējat viņu. No tā, ko jūs saprotat, zinat, esat dzirdējuši, vienalga, ticat, neticat. Jūs saņemat informāciju, tad jūs viņu filtrējat. Tas jūsos izraisa emocijas. Jā. Vienalga, ko es pateicu, tas jūsos izraisa emocijas. Arī vienaldzība ir emocijas. Jā. Līdz ar to vienkārši izraisa emocijas, un vai pastiprina, apstiprina to, ko es teicu, vai arī pilnīgi noliec. Pretestība izraisa, nesaprašana, dusmas. Jā, un līdz ar to tad tas tālāk nonāk zemapziņā. Līdz ar to, kā es lietas uztveru, kā es viņām reaģēju, emocijas ir reakcija, saņemt informāciju. Tā tas iegūsnējas manī. Ja man nav pretestība tam, ko es dzirdu, tad tas viegli iet zemapziņā un es to pieņemu. Ja es saku, nē, es tā nepiekrītu, tad zemapziņā tas principā tā nenogūsnējas. Piemērs. Cilvēks, teiksim, man saka, Daini, pieņemsim, kāds labāks piemērs būtu, kaut vai tā pati pārgulēšanas laulībā. Tev vajag pamēģināt, tas ir normāli, tas ir ok, visi to dara, neesi galīgi crazy, neesi fanātisks. Un ja es nekad neesmu dzirdējis, kad līdz laulībām jāgaida, man neraisās pretestība un emocijas uzreiz, vajadzētu to pamēģināt. Pirmā reize, man būs ar ko lielīties un tā tālāk. Un zemapziņā nonāk tāda lieta, kad es to darīšu, ja būs iespēja. Ja man ir pretestība, sakot, to nevar darīt, man ir tik argumenti, es uz to sapratu, to nevajag darīt, man iekšā dusmas. Zemapziņā paliek, kad, ja būs tāda iespēja, es to nedarīšu, tāpēc, ka man prātā ir pretur. Ja? Te ir vienkārši schēma, kā mēs filtrējam
informāciju caur mūsu vērtībām, ticību, attieksmi, atmiņām, lēmumiem, valodu, tā tālāk. Tas var būt tas tā. Un līdz ar to 10% no visu, ko tu dari, ir apzināts. 90% ir neapzināts. Teiksim, mans rokas, kā viņš kustās, tas ir neapzināti. Nevis es speciāli tagad domāju, kā jums kustināt un ar kuru pirkstu. Neapzināti. Tas vienkārši notiek. Līdz ar to mēs rīkojamies no tā, kā mēs esam uztvēruši informāciju automātiski. Vienkārši automātiski mēs tā dzīvosim. Līdz ar to tāpēc ļoti svarīgi, kas ir kādas vērtības tavā prātā. Ko tu uzskati par pareizu un ko par nepareizu. Ja tu uzskati visu par pareizu, tu tā arī dzīvosi. Ja tu uzskati, mani vērtības, mani principi, es to nedarīšu, tad visdrīzāk, kamēr tu turēsies pie tā principa, tu arī to nedarīsi. Tāpēc, ka prātam pretoties, tas nozīmē, ko tas nozīmē, ja prāts pretojas, tad viss ķermenis pretojas tam. Ja meitene saka, ka viņa negrib līdz laulībā, un viņa guļ, viņas ķermenis nevar atslāvināties, un baudu nekad neizbaudīs. Nedabūs. Tāpat arī puisi, viņš zina, ka to dara, viņš nekad nebūs atvērts tam. Līdz ar to jāiet saskaņā ar to, ko es saprotu, ka ir pareizi. Ja? Tad arī viss ķermenis ies tam līdzi. Tā ir centrālā sistēma. Un līdz ar to tāpēc mūsdienās mēģina mūs visu laiku, aizvest tā, lai mēs dzīvam tā, kā kādam izdarīja. Vai, kā jums liekas, vai seks pirms laulībām kādiem varbūt izdevīgs? Prezervatīvu ražotājiem. Jā. Jā. Kaut kādas pretapaugļošanās zāles. Arī, jā. Žurnāliem ir vairākas laiks, par ko rakstīt. Jā, un arī filmas veidot, tas jau patiesi var izdevīgi. Tad tiem, kas mēdīja filmas, tas viņiem ir izdevīgi. Jā. Tāpēc, ka mēdī izmanto to, ar ko uzrunāt. Viņiem vajag bailes, ļoti spēcīgs instinkts un seks. Tāpēc, ka pamatojas šiem diviem instinktiem, kas mūsu uz var ļoti daudz pelnīt, var ļoti daudz var kontrolēt, var ļoti daudz izdarīt tā, kā ir izdarīt. Līdz ar to šajās divās lietās mums ir ļoti svarīgi apzināties, kas mēs esam, un apzināties, kad seksu izmantos vienmēr pret mani un bailes izmantos vienmēr pret mani. Kāds? Tāpēc es nedrīkstu baidīties, un es nedrīkstu paļauties kaut kādiem seksuāliem, tādiem informācijām. Tātad viss, ko racionālās smadzeņu daļa saka, ir ok, nonāk mūsu zemapziņā, tas kļūst mums par realitāti. Un tas uzmanē mums turpmāk uzvedību. Savā laikā vienā Vācijas skolā ienāca viens puisis, jaunietis ģērbies tādā kombatiem, tāda kareivja tērpā, un viņš apšāva vairāk savus klases biedrus. Un policija domāja, kas viņu pamudināja atnākt kareivja tērpā ar ieroci un apšaut savus klases biedrus. Izrādās, viņš gadiem ir spēlējis tādu spēli kā Mortal Kombat, kur viņš ar ieroci jāiet, ir apģērbies tērpā, un viņš reāli šāva uz cilvēkiem. Asins ir. Un redziet, mūsu zemapziņa tā kā mazs bērns, viņi tic visam tam, ko mēs ļaujam sev uzņemt. Līdz ar to racionālā pasaka, ok, tāda spēle, vienkārši spēlē. Zemapziņa neatšķir, vai tā ir realitāte vai ne. Teiksim, tas bija tagad tāds mazs bērns. Zini, mazam bērnam visu, ko var iestāstīt. Teiksim, tu ir viena mazs bērns, saka, tu zini, tūlīt no debesīm nokritīs liela šokolādes kūka. Jā. Un viņš sāk skatīties. Viņš ir noticējis. Zemapziņa tieši tā pati. Tā ir īstenība, ir šaubu uz cilvēkiem. Un sākumā, ja mazs bērns ieraudzīja kaut ko tādu, viņam būtu jūcīgi, kas tur notiek. Pēc tam vecāks brālis pasaka kaut vai, normāli, tā ir tikai spēle. Labi. Un tā tas aiziet. Tā ir tikai spēle. Jā. Skatīties seksu filmās, tas tikai spēle. Nē, zemapziņa uztver, ka tu reāli esi tajā procesā piedalījies. Saprotiet? Skatīties seksuālas ainas nozīmē būt tajā procesā. Mūsu zemapziņa, ja teiksim šausmu filmas iet un tur lido kaut kādu miroņi iet,
Zemapziņa uztver, es esmu tajā iekšā. Es ar to dzīvoju. Ja, nu tā. Interesanti bija nesen pa televīziju filmu, es parasti neskatos, bet es to noskatījos. Un tur bija tā, ka Snaipers saucās. Viss tu tik paši interesanti, tur trāpa, viss precīzi, beigās uzvar. Beigās es aizmiegu un miega arī tāds asīžets pats kaut kur piedalēs, kaut ko dara un tik beigās pamosties, uzvarēju. Un tā, apmēram. Tā ir. Es pats zinu, es kādreiz spēlēju tāds datoru rallija spēles, tur baigi ātrumā nesos. Es tam iekāpu savā mašīnā, tā gribās ātri nestiet. Pilnīgi, vienkārši tu sāc to darīt. Līdz ar to, tā ir realitāte. Līdz ar to mēdī kaut kas patiesībā ļoti nopietnas. Un tāpat spēlēs mēs tā runājām, ka, piemēram, spēlēs tās pašas kontas, tās mašīnas. Viņas apgāžās un mašīna atkal brauc, un tad dzīve arī kāds iekļūst avārija. Kāpēc mašīna? Kā spēlē uztver to. Bet mašīna jau, ja viņi iepriecās kūkā vai vienā, kur viņi pēc tam vairs nebrauc. Jā, un tā bīstamība tas, ka mēs aiziem lēnām no reālās dzīves. Mēs tā kā ilūzijā sākam dzīvot. Piemēram, kad bija Amerikā tā katastrofa 2001. gadā, 11. septembrī. Viņi redzēja, cilvēki skatījās, kā tajā lidmašīna ietriecās un uzkāstas dvīgtonas. Viņi nespēja uzsīt, kas tā pa filmu ziņās rāda. Kas tad? Viņi nespēja noticēt, ka tā, jo tik ļoti tas ir pieras, ka nevar būt. Un līdz ar to tur arī tā lieta, ka mēs sākam dzīvot ilūzijas. Draugiem vēl vēja. Bieži vien tās ir ilūzijas. Draudzīgas ilūzijas. Jā, man profilu apskatījās, man uzrakst, īstenībā, tad tur varbūt apsmētie. Varbūt tev vispār tikai tāpēc, ka tu tur tīzli izskaties, apskaties to profilu. Varbūt sanāk labs saraksts, bet kad tu satiecies to cilvēku, par ko mēs runāsim, labāk iemet čatu baigi cilvēku. Un mēs virtuāli sākot kontaktēties, bieži vien nemākam kontaktēties reāli dabā. Tieši tā jau man arī pazīst viņus. Kad tu būsi draugos un sanāk, ka tu neesi draugos, tu neesi vispār viņu apziņā. Viņi tur kaut jā. Nekas es arī neesmu draugos līdz ar to. Man sīva ir draugos, es tev viņš profilu kādreiz visu. Es gan neēdu, jo vajag kādreiz. Un interesanti, ka zemapziņa mūsos veidojas jau 4 mēnešu vecumā. Un tas nozīmē, jo mātes, kad mātei vētrā, nevis nekad es esmu piedzimis 4 mēnešu vecumā, bet nekad es jau esmu izveidojies. Un ja māte vētrā, viņa, teiksim, ir stresēta, bailīga, viņa saprot, kad viņa varbūt nav kopā vēl ar to puisi, kas notiek ar bērnu zemapziņu? Viņš uztver kaut kādas bailes, šī pasaule ir bīstama. Un viņš jau var piedzimt ar nesaprot, kāpēc vienkārši ir bailīgs. Ja? Līdz ar to mēs pat nezinām, ko mēs savas mātes vēdrā esam piedzīvojuši. Un līdz ar to mēs vienkārši tādas personības esam, kāda mēs esam. Un es sapratu, ka es nododu nevis to, ko es mācu, bet to, kas es esmu. Tā ir tā patiesība. Līdz ar to tu esi nevis tas, ko tu runā, bet tas, ko tu dzīvo un kā tu dari. Līdz ar to es sapratu, ka tas ir daudz nopietnāk. Un tāpēc ir ģimenēs, kas saka, jā, bet es jau tev mācu labas lietas, bet mēs redzam, ka tas cilvēks nedzīvo saskaņā ar to, ko viņš māca. Tu saņemsi to, ko viņš dzīvo, nevis to, ko viņš saka. Tā ir tā realitāte. Tas tā vienkārši notiek. Mēs uzsūcam personības. Līdz ar to, tagad ir runa, teiksim, par Dievu, nepietiek uzsūt informāciju, par viņu, vai viņu pašu satvērt. Sajūst, nevis tikai klausīties par viņu. Jā, klausīties arī, bet tikai tam tas man dos, ja es ticu tā, ka tas tā ir. Ir tāds sauklis, neskaties uz maniem darbiem, bet klausies uz maniem vārdiem. To, ja es teicu par farizējiem, viņš saka, nedariet to, ko viņi dara, bet dariet to, ko viņi jums saka. Jā, to viņš ir. Ok.
līdz ar to, kas notiek mūsdienās, viss ir uz emocijām balstīts. Viss ir krāsains, viss ir spēcīgs, spilgs. Ko tas izdara? Tas iedarbina nevis mūsu racionālo daļu, bet emocionālo. Ja? Un ko izdara, kas notiek, ja manas emocijas tiek iedarbināts vairāk nekā mans racionālais prāts, tas nospiež man racionālo domāšanu, es vairs nefiltrēju. Teiksim, reklāmās arī pasaka, teiksim, Colgate. Ja tev būs Colgate, tu varēsi, tev būs balts zobu un tu būsi laimīgs, jo ar Colgate smaida visa pasaule. Uz tev gaidīs visi, jo tu varēsi smaidīt. Un radās emocijas. Prieks, es būšu laimīgs. Es gribu Colgate. Colgate apatnēms nav pats veselīgākais zobu pasta varbūt. Ja? Es nezinu, bet iespējams. Jo veselīgākā zobu pasta parasti nav garšīgas arī. Viņas ir tādas, citādākas. Līdz ar to, ko reklāma izdara, viņi mēģina mūs emocionāli uzjundīt smadzenes, un lai tikai mēs pieņemam lēmumu, ko mēs racionāli nekad, teiksim, skaidrā prātā neizdarīt. Jo, ka mums emocijas vārās, mēs neesam skaidrā prātā. Mēs esam emocijas. Un tāpēc, kad puisis ir ar meiteni, un viņš grib viņu, kā saka, iegūt, viņš nesaka racionāli, tā mēs tagad to darīsim, tev varbūt būs nepatīkami, mēs lietosim to. Tehniskas lietas, nekā mēs mums būs kopā, tu būs laimīgi, es būšu laimīgs, mums būs fantastiski. Emocijas uzkurīt. Un te vienā brīdī mēs saklausmies, jā, laikam, es nezinu, kāpēc, bet laikam tas jādara, es gribu būt laimīgi. Viss notiek. Tāpēc mums jāpatur veselīgi saprāts. Un mēs sākam uzvesties no tā, ko mēs dzirdam, skatāmies, mēs par to runājam, varbūt pie šīs īpaši neapstāpināšu. Bet Amerikā, teiksim, īsumā ir vidēji stundas laikā parādās 22 slepkavības. Ja? 11 cilvēki pazaudēja savaldību, 5 neteklas darbības. Iedomājieties, tas nozīmē, ka cilvēki zemes ir uztver 22 slepkavības, tad 11 reizes kā cilvēks pazaudēja savaldību un 5 reizes kaut kāds notiek kaut kas erotisks. Attiecīgi, viņš pierod pie slepkavību un pierod, ka kāds pazaudēja telefonu, viņš pats sāk tā rīkoties un tā tālāk. Tur interesanti, kā pavērot vecus cilvēkus, laukos, kad man vecmāma bija dzīva. Viņai arī bija televizors. Viņa saka, tur vakaros nav nekas, tur tikai šaušana. Interesanti, tāpēc, ka viņi nav uzauguši pie televizora. Viņi nav pieraduši, viņu smadzenes nav, pa viņu smadzenēm negrūti cīnīties, jo viņi izauguši uz grāmatām, viņi izauguši tā, kas tajā laikā bija. Pilnīgi citu uztver. Tāpēc mēs televīzijas mēdīju pamats pilnīgi atšķiramies no viņiem. Jā, bet es esmu redzējis jaunieši, kas ir izauguši bez televizora, viņiem vieglāk saprast veciem cilvēkiem nekā tie, kas ir pilnīgi tajā. Tieši tā, ja televīzijā jau stereotipi daudz. Jā, stereotipi vai lietas, ko iemāc, tas ir tā, tu esi skaista, tā, ka tev ir seksīgs augums, nevis tā, ka tu esi gudri. Vēl bija tā, kad es klausījos pa Kristīgo rādio CBNC to prezidentu Maksimu, un viņš teica tā, ka, ja, piemēram, bērnam nerāda tos televīzijas un datorspēles, viņam aizliedz, tu paiet kādu vairāk gadu, un tad, kad viņam beidzot kaut kur viņš tiek pie tā, viņš pielīp tā un skatās, un viņam nav tā kā pota nav izstrādējusies pretreakcija. Tas tā kā slimība tā atkarība, televizoru skatīties. Jā, tur jābūt ļoti gudram, kad tāpēc jau ir visprātīgākais, ja kaut ko arī skatās, tad pamācīt. Tā, redz, šīs lietas nav labas. Jā. Man iemāca bērnam filtrēt, ko viņš dara. Un saka, tā kā šis nav labs, tāpēc, saprot, mēs tur nevaram spēlēt to spēlīt. Jā, es saprotu, tāpēc nespēlēt. Bieži vien jau nemāca filtrēt, saka, jā, tāpēc, ka vienkārši es tev aizliedzu, vai tāpēc, ka Dievs tā saka, vai kā, bet jāpaskaidro, kāpēc, un tāpēc jau arī runas tā filtrēt. Jā, tāpēc ir jāpaskaidro, tāpēc ir jāiedot filtrs. Savādāk neiedot filtru, vienkārši neko neiedot. Un tā, kad ir, tad noraujās, jāpaskaidro, kāpēc tas nav vajadzīgs, kāpēc tev tas nepatiks, kāpēc tas būs par sevi. Ir jāsaprot. Okay, kā reāli izmainās mūsu rīcība, ka mēs patērējam mēdījus? Daži piemēri. Pirkšanas paradumu ir izmainījušies
cenšaties fantastiski man un tavu pirkšanas parādīt. Varbūt, ja jūs neesat tajā, tad ne tik ļoti, bet mums brendi, jeb zīmoli kļuvuši svarīgi. Ja tas ir, ja tā ir kola, tā ir jāatcer visur, kur ir kola, stilīgi tur būs. Ja pasākumu atbalsta kola, tas ir kanons. Vai mēs sākam skatīties šablonus. Viņas ir, kas ir vairāk reklamēts, uz to mēs ejam. Nu, pieņemsim, teiksim, pati kola. Viņu reklamē, mēs viss tas brands jau sen iekšā. Aizbraucam uz ārzemēm, teiksim, aizbraucam uz kaut kādu, pieņemsim, Ukrainu. Un ieraugam, tātad veikalā ir stēmas kola, leduskapītis, kola spray fanta. Un kaut kādi nezināmi Ukraiņu dzērieni. Es domāju, nē, es to nezināmu, es negribu. Pirkšu kolu vismaz, es zinu, pazīstu. Varbūt tie Ukraiņu dzērieni ir daudz veselīgāk, daudz labāk, pat garšīgāk. Bet tāpēc, kad es nezinu, kas tas tāds ir, es to nepēju. Un mēs kastītē sākam domāt, tā tikai valkāšu Nike, tad es dzeršu tikai kolu, klausīšos tikai repu, ēdīšu tikai čipšus. Saprotiet, mēs esam vadām. Lietošu iPhone. Lietošu iPhone, iPodu un tā tālāk braukšu. Es vienalga. Līdz ar to mums ir jau izveidots ceļš, domāšanas ceļš. Un ja cilvēks neiziet ārpus no tās visas informācijas, viņš vienkārši tāpēc, ne jau tāpēc, ka viņš gribētu, bet vienkārši viņš ir pieredzis, viņš aizies tā, kā tas ir izdarīt. Līdz ar to visi cīnās, lai atpazīst manu firmu, atpazīst. Ja? Ok, viens mazs piemērs no vienas filmiņas, kādreiz viņiem tādu filmu par McDonald's. Kā McDonald's veido mārketingu un tālāk, kā viņš vispār veselīgs. Mazs fragments, kā mazi bērni reaģē uz kaut kādām lietām. Viņiem tur parādīs tur vienu attēlu, otru, vai viņi atpazīst vai nē. Un, kad viņiem parāda McDonald's, kā viņi reaģē. Ja? Tad reāli paskatīt. Kas tas ir? Nezinu. George Washington. Viņš bija pirmais prezidents. Viņš nekad nebūs. Kas tas ir? Nezinu. George Bush? No, that's a good guess, though. Kas tas ir? Nezinu. Ko es redzējis? Wendy. Kas tas ir? McDonald's. What does he do? Jā, man garšo pankūrus McDonald's. Viņš atver draugus. Ok, tad sapratāt domu, ja? Bērns atpazīst McDonald's, jo McDonald's ir foršs, viņam tur ir tas happy meal, nepēcīgai ēdies. Viss pastāsta. Parāda tur Jēzu. Kāds tas? Jā, interesanti. Tas ietekmē arī ģērbšanās stilu. Zemapziņā neapzināti cilvēks sāk ģērbties tā, kā viņi redz. Un kā viņiem aicins. Teiksim, Bārbijas, ja? Attiecīgi, Bārbijas stils ir modi vajag reklamēt. Līdz ar to modi ir visu laiku arī baigais biznes. Imidžu stils. Jā. 50 cent, kā nosauc. Attiecīgi, jā. Kaut kā nav ne melnais, ne māki, ne repot varbūt, bet jā, bet tas, kā es redzu, tā es gribu, man liekas, tas ir forši. Un tas vienkārši noteikti neapzināt. Jums patīk kādas lietas, un es pieķerties. Arī man ir bijuši šāds lietas, ko savā laikā es pieķerties. Bet caur to es pazaudēju savu oriģinālitāti.
cilvēks teica tā, mēs visi piedzimstam kā oriģināli, bet nomirstam kā kopijas. Mēs neatrodam sevi, kāds es reāli esmu. Man jābūt tā kā Schwarzeneggeram, tad man jābūt tā kā 50 Cent, tad man jābūt tā kā, nezinu. Bet vai tad tā ir patiesība? Kas tad? Kad nomirstam kā kopijas? Bieži, diemžēl, jā. Nevienmēr, bet bieži, jā. Tāpēc, ka cilvēks nemeklē sevi, viņš meklē kaut kur piestiķēties. Jā, un teiksim, es būšu rektējs, es būšu metālis, es būšu emo, es būšu, nezinu, es būšu tas, vai es būšu tā kā viņš, es gribu būt tā kā viņš. A, kāpēc tu negribu būt tā kā tu? Es nezinu, kas es esmu. Kā es varu būt, kā es nezinu, kas es esmu. Tāpēc mums ir jāatrod sevi, kas es esmu, kam es esmu paredzēts, kas no manis ir. A to vairs tikai prasīt savam radītājam. Kas es esmu? Ar ko tu manis izveidojies? Meklēt vieglēt. Arī publiski uzvešanā skatās, teiksim, MTV, kā fani tur darbojās vai skatās tādā futbola federācijā, un tad skatos kā citu fanu, tad man arī jādzied tā pati dziesma, tieši tā pati jāfano. Un savādāk, ja neāt, viņi tur kājās stāv, es sēžu, jā. Un līdz ar to sāk, un tur arī sāc žestus, jā, ko tad ir iemācījušies? Nu, citiem faniem, jā, viss kaut kā. Un teiksim, arī kādreiz satiek kādu cilvēku, un tad, vai sastāv pulacīgus vai dod 5. Nu, kurienes tas ir? Kaut kur samācīts, kāpēc nevar kaut ko, kāpēc tas jādara, kāpēc nevar vienkārši? Tas nebūtu nekas slikts. Jūs smēties, tāpēc, ka tas nav pierasts. Japānā. Sveiks, mans daudz. Sveiks. Ejam. Viss. Un mēs... Varēja tur arī uztaisīt stilīgi, visu kaut ko vai... Kaut kur viens uztaisīt, visi tā kā patika. Un arī, piemēram, tajā mājaslapā, kur bija tas avatārs, tur pilnīgi jau tā rotaļlietu var nopirkt tādu, ielikt tur savu seju, tur paskatīties, kā tu izskatīsies kā avatārs, vēl zila seja paliks tev un to saliek draugos, un tagad ir visi kārtībā. No otras puses jau ir forši, ka labas lietas pavairojas. Jā, ja tās ir labas lietas, bet ja tās ir vienkārši, es runāju vienkārši par procesu, ka tas tā notiek. Tas nav, es nesaku, ka tas ir labi vai slikti. Es runāju vienkārši, tas notiek. Jā. Tas vienkārši tāds process. Tas jau nav, kur teiks, ka tas ir slikti būt zilā traklā un fanu. Tas varbūt ir ļoti labi, lieli patrioti. Bet tas, kas notiks, es iedomāšu uz vēl manu futbola komandu. Es atceros tos zilos džekus. Es gribu būt oranžs džeks ar ziliem burtiem. Es kaut ko paņemu kaut kādu standartu, ja? Es iemācos. Vienkārši tas tā notiek. Tas nav slikti vai labi. Tas vienkārši tā ir. Arī intelektu līmenis, diemžēl, vieglāk pielīp sliktās lietas. Vieglāk atkārtot sliktās lietas. Arī intelektā. Pieņemsim, ir tādi džekāts, ja? Pilnīgi stulbi cilvēki. Es to varu tagad teikt. Tur arī viss smējās. Ko tas uzrunē? Stulbi rīkojas tā, kā beigās ir stulbi. Un mūsdienās līdz ar to noskatās, viņš tur, nezinu, mēģināja tur ielikt kanalizācijā, papeldēties. Un viņš izdzīvoja, tad liekas, vai mēs arī pamēģināsim, jā? Vai kaut ko stulbu uztaisam? Un sāk tēlot tur, vienkārši stulbas lietas vieglāk pielikt. Bet mēs to neaizdomājas, ka tas ir stulbi un pēc tam brīnamies. Kāpēc citi nākumi? Varbūt tieši, ka gribās izmēģināt tā viņš. Jā, tieši tā. Bet vajag tieši nedarīt. Man ar tā bija. Mums bija jauniešu centrā, tajā, tur, kur ir Pāvila baznīcā, tas kristīgais atpūtas centrs. Tur bija jauniešu vadītāja kurs un mums jāiet pēc matračiem. Mēs nometam no tā balkoniem matračus. Tagad visi lēdz zemē. Forši, davai, es arī, man muguru sāp. Nē, davai, labi. Lecam, nekas nenotika. Beigās arī tas pats vadītājs arī nolicis. Nē, es neliku.
Tā arī es nenolaicu. Jā. Nu, tāpēc, ka tu izfiltrēji. Ja tu būtu emocijās, es arī būtu tāds foršs džeks, un viņi tik smaidīgi. Ai, vienalga. Emocijām tu neļauj. Tas ir labi. Tāpat arī, kāpat mēs mantojam visu to, mēs mantojam arī ģimenes morāls vērtības. Teiksim, jūs pasties tādu bildīti un džiku, abās pusēs meitene. Viņš tur vēl laimīgs ir. Varbūt tas ir labi. Varbūt vajag 2, varbūt vajag 3. Tad mēs automātiski pirmkārt mantojam tā, kā mūsu tēvs un māte viens otru mīlēs. Mēs to modeli pārņemam sevi. Tāpēc stipra ģimene ir ļoti svarīga. Jo tas ir, ja tēvs iet pa ielu un nospļaujās, tad mazais dēls skatās un arī sāk spļaudīties. Jo tēvs tā dara. Mana autoritāte, no kuras esmu izveidots, tā dara, tātad tas ir pareizi. Mazi bērni notic. Varbūt tā, ka, man liekas, ka pat bieži vien ir otrādi, mums es esmu piedzīvojis savā ģimenē, ka es pat mācos to, kā nevajag darīt, vienas, ka es atkārtoju. Tā, kad tu to saproti. Nu jā, bet kamēr tu nesaproti, tu vienkārši skaties, kā viņi dara, un tu nepasaki, ne, tas nav pareizi, tev neviens nepaskaidro, ja tēvs nepaskaidro, kāpēc viņš nospļāvās, viņš vienkārši to izdarīja, un tu automāts dari. Bet tā, kad tu sāc pieaugt un saproti, tas nav pareizi, tu esi ierodas kaut ko citu, tad tu jau atteiksies. Tad tu neaizies tajā virzienā. Tad ir svarīgi redzēt citas ģimenes, kur pozitīvi. Jā. Svarīgi redzēt labs piemērs. Un līdz ar to vai filmās, mēdījos var redzēt daudz labs piemērs uzticamam ģimenes tēvam, daudz bērniem. Var redzēt, bet procentuāli... Redzēt, jā, pat tev uzvar, cik viņš rāda. Praktiski mazāk. Nu, apmēram es biju uz šito te, kur bija tas studentiem pasākums, Latvijas studenti, tas, kā kristīgo studentu brālība, tādā vienā vietā, lauku rajonā. Un tur bija atbraucis no Amerikas kāds vīrs, kurš bija aizsardzībā strādājis, viņš savā lekcijā, es neatceros, vai 3 vai 5% teica ir normāls, kā saka, filmas, kas ir, derīgās, pārējās ir vispārējais, kas ir nederīgs. Jā. Tā var būt. Tāpēc, ka visās būs kaut kādi modeļi, kas... Parasti bērnu filmas ir ļoti labas. Multens, man, piemēram, bērnu filmas ar multens, man, piemēram, Vāģi ļoti patīk pirmā daļa tur. Tik daudz tādu morāli patiesībā, labas lietas var iemācīt. Arī, jā, tā bija šaušanās. Šaušanās un arī tur tādas visādas tur. Jā, bet teiksim tā, un bieži tās bērniem vēl ir ok. Līdzīgi kā tu teici par zopastām, bērnu zopast vēl ir ok. Tiem lielajiem, tad ir sāk. Jā, bet arī mūsdienās ir tādas multens, kuras es nekad neieteiktu nevienam bērnam skatīties. Kaut vai, Toms un Džerijs. Bet es domāju, mūsdienu pat tad rāda kinoteātri. Jā, vēl pastāv tāds Toms un Džerijs modernais? Es nezinu, vai ir. Es nezinu, bet katrā gadījumā. Es parādīšu vēl video klipu, kas parāda, kas mums, teiksim, pat vienkārši ieraugot attēlu, tas mūsos paliek. Un ja mēs nepasakām, ka nē, tas mūs veido. Un jūs nedaudz pamanīsiet, kas iziet caur mūsdienu mēdījiem arī attiecībā par kaut kādām morālas lietām. Tas vienkārši būs tāds klipīši ar mūziku fonu. Vai tas ir tik nevainīgi, kā izskatās?
To mēdījiem Dievs ir izsmiets, zaimots un izsmiets. Kurā pusē esi tu? Jā, forši klips. Antikultūra. Līdz ar to nav brīnums, ka mūsu sabiedrība, ka viņi pasaka kaut ko par Dievu smējās, viņiem nav patiesa informācijas, viņiem pat pilnīgi pretēja informācija par ticību. Es pats neko neredzēju tajā mēdījos, kur visur, kur redzēju, ka baznīca bija garlaicīgs priesteris vai mācītājs, kas runā, cilvēki, kas skatās un garlaikojās. Tas ir viens priekšstats. Līdz ar to es baznīcu nekad negāju, pat ja arī es gribētu meklēt Dievu. Redziet, parāda pilnīgi pretstatu tam, kas ir īstenībā. Un daudz, kas arī sakrīt, bet nevienmēr tā ir. Jā, jo saprat par kristieti, tas ir vājš, aprobežots, pilnīgi, vienkārši smadzeņu izskalots cilvēks. Kaut kā patiesībā kristietis ir tas, kuram vajadzētu domāt par visām lietām, jo uz to viņš ir aicināts. Un kas var palīdzēt mums atjaunot šo patieso domāšanu? Kas var beidzot, ja mēs zinām, ka mēs esam pildīti, indēti, visu informāciju, mēs vienkārši esam pilni ar to, ko darīt tā? Pestīšanas bruņcēk var palīdzēt. Jā, tas tā ir. Bet, līdz tam mēs arī tur nonāksim. Vajag atrast patiesās informācijas avotu. Avotu, kas saka, lietas ir tā. Kas pasaka, tas ir melns un tas ir balts. Jo mūsdienās pasaka, tu gribi to melnu, tāpēc tev ir melns, un man tas pats ir balts. Un to sauc par relatīvismu, relatīvo patiesību. Tas nozīmē, ka priekš tevis, teiksim, čipši ir sāļa, priekš manis ir saldi. Vai priekš tevis seks pirms laulībām ir teiksim, slikti, priekš manis ir labi. Un līdz ar to notiek tāds mišums, ka mēs beigās, kur tad ir pamats, kur ir patiesība, un mēs tiekam maldināti, un mēs domājam, kur tad ir tas pamats, uz kā stāvēt. Un līdz ar to, kur tad to meklēt? Mēdījos? Nē. Es tur neatradu. Skolā? Nē. Kultūrā? Arī nē. Rūpīgi gudriem cilvēkiem? Arī nē. Višķi. Es zinu daudz gudrus cilvēks, kas man pateiks, ka citas gudras lietas, kurām es nepiegrību. Varbūt sevi. Tā kā es jūtos, tas ir tas pareizākais. Ja man jūtas jau sevi ietekmētas, Arī nē. Varbūt reliģijās, ir daudz reliģijas. Cilvēki saka, man jāizvēlas viena no tām, musulmanis, kristietība, budisms, kur no šitām izvēlēties? Varbūt es vienkārši nesaku atbildi, es saku uzdod jautājumus. Vai baznīcās? Teiksim, sieviet baznīcā, tur saprotu, viss tur ir. Daļēji. Bet tur jau arī tas ietekmē katrs cilvēks ar interpretē savādāk, jo vārds tur nevar pretendēt uz cilvēku. Jā, līdz ar to 100% garīgums, vai ne? Garīgos piedzīvojumus. Man likās, ka man kāds saka, ka jādara tā, un tad es tā sāku darīt. Un kāds man saka, ka es esmu Napoleons. Tad es esmu augšām cēlējis Napoleons. Arī ļoti subjektīvi. Gadās, jā. Līdz ar to ir viens informācijas avots, kas pārspēj visus. Avots, no kuras mēs smeļamies lietas. Apraksts. Tas ir visizplatītākais un vispārdotākais. Jūs jau zināsiet, kas tas ir. Vistulkotākais un vislasītākais pasaulē. Visunikālākais, nozīmē, nekas nelīdzinās nekam tam līdzīgam. Ar žanru, teiksim, daudzumu, ar autoru daudzumu, ar interesantumu un arī visietekmīgākais. Nekas nav tā ietekmējis cilvēks kā šis informācijas avots. Tas ir no vienas puses vissarežģītākais,
Jo vienkārši to nevar kā grāmatu lasīt. Bet tā, kad tev atver saprašana, liekas viss vienkāršākais. Liekas viss nesticamākais. Nu kā tas tur varēja būt un notikt? Bet tā, kad tur notic, liekas, kā es pirms tam neticēju? Visticamāk. Un savā veidā visienīstākais, cik cilvēki man gribējuši iznīcināt, sadedzināt gadsimtu bija, kad negribēja vispār, lai tas nebūtu pieņemts, tas informācijas avots. Bet tie, kas atraduši visiemīlētākais, kad cilvēks saka, es nekad no tā nešķiršos. Es esmu gatavs nomirt tikai, es pastāšu par to, kas tur rakstīts. Tā ir Bībele. Bībele no grieķu valodas nozīmē vārds grāmata, kur ir, kas ir, atbilst visiem šiem principiem. Tur ir ielikt patiesību. Un kas ir, un interesanti, ka Bībele pati paskaidro pati sevi. Un kāds citāts no Bībeles? Ir teiks, ka visi šie raksti, visi Bībele ir Dieva iedvesti. Tātad Dievs ir tas informācijas pirmsākums, kas teicis, pierakstiet to, rakstiet. Un viņi tā kā direktors saka sekretārai, pierakstiet. Sāka cilvēki pierakstīt. Kurš ir autors? Ne cilvēks. Tas, kas diktē. Ja? Tas, kas iedvesmo. Tātad Dieva iedvesti, un kā viņi nodarīja? Pamācība, tātad iemācīt, kas ir pareizi, vainas pierādīšanai, kur tu kļūdījies, kur ir pareizi, labošanai, tātad tu darīji nepareizi, ir jādara tā, ja tu gribi dzīvot normāli. Audzināšanai taisnībā, tātad kas ir pareizi, kā ir jādara, lai Dieva radītais cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Un tāpat šis cilvēks saka, ka mums ir jāsārga savu sirdi, tas, kas mūsos iet. Tas nāks no manas ārā. Mēs esam tādi kanāli. Vai mēs uzņemam kanālu no patiesības, un patiesība nāk no manas ārā, vai es uzņemu visu, kas ir vēlīgs, un mans nāks arī tas ārā. Ja ķēniņš Salmans, kā citur viņš saka, raksta tāds vārds, pāri visam, kas jāsaka, sarg savu sirdi. Tātad pāri visam, ko sargā savā dzīvē, sarg savu iekšēju, savu sirdi, savu smadzenes, savu būtību, savu zemapziņu, es varētu tā teikt. Ja? Sargi racionāli pasaka ne tām lietām, neļauj emocijām sev izmuļķot, lai zemapziņā tavā sirdī nenonāk nepareizais. Jo no turienes rosās dzīvība. Tas parādīs, kā dzīvot. Tas izteiks virzienu, kādā tu dzīvos. Tas iznāk no tevis, tā sāks dzīvot, rīkoties. Vai projām no sevis negatīvi teicēja mutis un arī paļātājums uzcelt tālāk projām no tevis. Tad viss nepareizos vārdus, visu, kas ir ļauns, ja ko tu dzirdi rausī. Lai tavs acis raugās taisni uz priekšu, lai tev acis plakstiņi raudzītos taisni tavā priekšā, tad tikai pareizās lietas skaties, racīm sargā sevi, savus acis sargā. Un apsver savu kājas soļus, tad tu droši virzīsi uz priekšu. Pārdomā, ko tu darīsi, vai tev tas ir vajadzīgs, vai tu to gribi darīt. Ko tas beigsies? Pārdomā, kā tu dzīvo. Un negriezies ne pa labi, ne pa kreisi, bet virz savus kājas projām no ļauna. Tad, ja tu zini, ka ir pareizi darīt, tā arī tad. Tāpat ir vēl viens pants, un netopiet šai pasaulē, lai šim laikmetam, šim mēdīju veidotiem laikmetam līdzīgi. Bet pārvērtieties, tad pārvērtiet savu prātu domāšanas pretējo pusi, atjaunojamies savā prātā domāšanā, sāciet domāt citādā. Vienkārši sāciet domāt tā, kā tas ir patiesi. Un tad jūs pareizi sapratīsiet, kur tad Dievs grib? Kas ir labs, tīgums, pilnīgs? Kas tu esi? Kāpēc tu dzīvo? Kas ir tavs īstais, kas tev jāstiek? Kur tev veltīt savu laiku finanses? Ja? Un te ir vēl viens pants, par ko tad jādomā, par to, kas ir patiess, kas ir svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams. Un labas labu, ir kāds teikums, kas cilvēks par to domā. Un nobeigumā, kas ir tā pati galvenā pamatvēsts, ko Bībele saka? Tad māceklis Jānis, kas kopā bija kas pierakstīja visu to, ko Jēzus Kristus ir darījis. Viņš saka, vēl daudz zīmju šis Jēzus,
par ko mēdī izsmēja, zaimo, vispār nesaprot, kas viņš ir, tikai runā nepareizi. Šeit, daudz zīmju šis Jēzus darīja savu mācību priekšā, kas nav aprakstīts šī grāmatā. Bet tas, kas ir uzrakstīts, jo viņas bija ļoti daudz, ko viņš darīja, lai jūs ticētu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls, un lai jūs pie ticības nākuši dzīvību iegūt viņam. Tad, lai jūs noticētu, ka Dievs sūtīja savu dēlu, reālo Dieva dēlu, cilvēku un Dievu vienā personībā. Lai jūs viņam noticētu, tad noticētu, ka Jēzus nebija vienkārši skolotājs, vienkārši cilvēks, bet viņš bija pats Dieva dēls, tāpēc rakstīts. Un lai tu dzīvot mūžīgi, tāpēc, ka nav neviens cits samaksājums par maniem grēkiem, par mani nepaklausību, par mani nepareizību, kā tikai Jēzus Kristus savu nāvu. Un tāpēc un Dievs saka, vai nu tu atzīsi, ka Jēzus ir mans dēls, un ka tu saņem šo piedošanu, vai arī tu viņu atteicies no viņu, restīvi nogalinās savā būtībā, savā apziņā, pateiks, nē, Jēzus nav, tad tu viņu principā piesit pie krusta un tu nogalini pašu Dievu. Pasaka, ka Dievs nav. Tāpēc, ka Dievs pats sūtīja, viņš pasaka, ka nē, es tam neticu, nepieņemu, tad pasaka, ka Dievu nav. Un tu nevar dzīvot mūžīgi, tāpēc, ka dzīvība nāk no Dieva. Un līdz ar to visu mūsu nelēma cēlonis ir tad, kad centrā ir cilvēks. Mēdī visu laiku izteikt cilvēks, tos skaistos, bagātos, foršos, tos īstos. Mēs visi mūsu problēmas, ka mums ir mūsu prātā ir cilvēks. Un pārējais tik no otrā pusē vietā ir Dievs, bauda, daba, nauda un viss pārējais. Jo tagad es domāju par cilvēku, agrāk vēlas nonākuši depresijā, jo viņš neizpildīs visu to, ko es vēlos no viņu. Viņš man vienkārši apnīst. Kāpēc par sevi nedomāju? Tāpēc, kad es jau sen būtu depresijā, es domāju tikai par sevi. Kā es izskatos, kā man jārunā, vai man matīja kārtībā. Man jau ir līdz galam. Tāpēc es par sevi nedomāju. Man nevajag par sevi domāt. Bet tagad es sāku domāt par Dievu. Es sāku domāt par mūžīgām lietām. Jo laicīgās ātri un pazudīs. Es domāju par šo datoru, man jau ceļot ekrāns viņu nestrādā. Kas man domāšu, man sāk dusmas, kāpēc te nestrādā? Es sāku domāt par Dievu. Dievs, tu vienmēr strādā. Tu vienmēr esi ar mani. Tu vienmēr mani mīli. Tu mani pazīsti. Tu mani nekad nepiebildi. Es gan tev piebildu. Līdz ar to, kad mēs sākam domāt par cilvēku, un viņa darbību mums apniks. Kad mēs sākam domāt par Dievu, mēs paceļamies kaut kādā citā domāšanā, un mums šīs zemes lietas neinteresēs. Mēs ejam pāri, kāds man pasaka kaut ko sliktu. Saka, labi, tu man nosauc par stulbu. Labi, droši vien es tāds esmu. Bet es negribu par sevi domāt. Es labāk domāšu par Dievu, kas ir gudrs. Un es sāku savādāk dzīvot. Un tad cilvēki, baudas, nauda, daba, tevis būs pareizās vietās. Es varēšu baudīt šokolādu un slavēšu Dievu. Es varēšu baudīt attiecības ar savu mīļo sīviņu, jo viņš man devis. Ja man Dievs nav pirmā vietā, tad es gan darīšu visu, ko es gribu, pārliešu, ko es gribu, baudīšu, ko es gribu, un tas kļūst par manu elpu Dievu. Tāpēc, ka centrā jābūt Dievu. Vai nu cilvēks kļūst par manu Dievu, vai Dievs būs mans Dievs. Tur jau tā lieta, Dievs jau mums vienmēr uzskata par vērtību, bet cilvēki tev pateikt tādas lietas, ka tev liekas, ka tu neesi vērtība, un tāpēc tas atzīmē vēl atbildīgi, ka cilvēki nav vērtība. Tieši tā. Līdz ar to mēdī grib ielikt centrā vienmēr cilvēku. Un tas mums iezīt depresijā. Bet es saku, domāju par Dievu, jūs nekad nebūsiet depresijā un par viņu vārdu. Līdz ar to, tad jūs smadzenes un domāšana tiks pasargā. Paldies!